Čau visiem! Nu ko, jaunā diena. Un te ir tā tvaika izolācija, kuru es apstrādāju gan apakša, kur viņa savienojas ar tādu mitruma izturīgu skoču. Šeit pa vidus es pat arī apstrādāju ieliku iekšā silikonu, lai mazinātu to iespēju tam tvaikam kaut kā pazūst, iesūties iekšā siltumizolācija. Tagad ir nestandarta situācija. Tāpēc, ka es esmu čūnis, ja? Un man ir tāds materiāls, kurš ir savu laiku bijis uzstādāms R2 DR vilcienos zem plastikāta. Un šitais materiāls, viņš ir izturīgs, bet viņš ir izturīgs šajā virzienā, jā. Un kāpēc tas materiāls man ir? Tāpēc, ka viņš ir atgriezumi, ja, un bija gandrīz kā tirgojums, kā kurināmais. Bet es viņu lietošu, jo kāpēc lai ne, jā, jo attiecīgi. Bet jautājums ir, kāds solis man šeit paredzēt, jā. Man ir siltumizolācija, kur ir 120, kuru griež pa vidus, viņi būs pa 60 cm, 600 mm. Bet es baidos, ka tas ir pa daudz šīm materiālam, jo virziens, kur ir tie kociņi ielikti, viņš ir vertikāls, horizontāls, jā. Ja tas būtu vertikāls, tad attiecīgi man nebūtu problēma, tur diezgan izturīgs tas materiāls, viņam tas kociņi iet šādi, jā, parādīšu, un viss būtu kārtībā. Bet es viņu tā teikt nelikšu. Tādā veidā. Es viņu likšu tādā veidā. Un līdz ar to ierakstu tagad un domāju, ka nē, būs jāliek 50 cm starp tiem kociņiem, un tas būs izturīgi. Tāds ir. Šodien es ceru pabeigt šo sienu un izmantošu to sienu kā atbalstu visiem materiāliem un citas seks. Atbrīvošu to un atbrīvošu visu teritoriju apkārt manīm. Un taisīšu arī citas sienas, jo ļoti ātri viss tas ir jāpabeidz. Tas projekts man, negribas viņu tik visu vasaru taisīt un visu pavasari. Tā, sekojiet līdzi. Čau, čau!